Golfs ir tikai bagātiem un elitāriem cilvēkiem. Nē, galīgi nav. Cik komplekts tavs maksā? Nezinu, jāprasa tam, kas pirka. Tas nav tavējais. Ir? Nav baigi dārgais. Nu, cik ir? Nu, tūkstoši varbūt. Cik tavs komplekts kopā maksā, ieskaitot dzērienu? Komplekts, nu, cik viņš tur maksā? Nu, tiešām, nezinu, nav, nezinu, tur viņš salasās no dažādām lietām. Nu, tur, aptuveni. Nezinu, bumbiņas visu kopā, nezinu, 500, 700, kad neesmu skaitījis. Bet, vienkārši tērē naudu. Jā, parasti ne. Golfs ir tikai bagātajiem, tā ir patiesība vai mīts? Es domāju, ka tas ir mīts noteikti. Golfs ir bagāto cilvēku sporta veids. Tas ir absolūts mīts. Cik maksā tavs golfa komplekts? Esošais droši vien maksā pāris tūkstoši. Un viņš nav dārgs, tikai tas ir uzpūsts burbulis par to, ka tas ir dārgs. Lai spēlētu golfu, ir vajadzīgs dārgs aprīkojums. Spēlēt golfu, es pieļauju iespēju ar lāpstu. Cik tā viena nūja maksā? Dievs pasargā. Bet tie komplekti maksā, tā vidēji, tur, nezinu, 1000 maksā. Tas nav obligāti. Golfā īstenībā es vienkārši tērēju naudu, jā, bet tiešām, lai spēlētu golfu, tiešām nav vajadzīgs daudz naudas. Vienalga, cik maksā tā nūja, pēc tā ir tiešām tas ir mīts par naudu.